Grāmatvedis man atsūtīja pie tevis. Jā, Simon, kas par lietu? Uz kādu firmu Džersijā ir nosūtīts diezgan liels daudzums alus. Tā ir tava firma? Jā. Un kopš kura laika nodarbojies ar alus eksportu? Es nejauši atradu noņēmēju Āzijā. Mans papildus biznesiņš nekad nevar nākt par ļaunu. Kafiju nevēlies? Nepaldies. Bērnat, pēc šiem papīriem tu esi saņēmis no mana tēva diezgan lielu piegādi ar lediju alu. Jā, pareizi. Savādi, ka reāli no šīs alus šķirnes tika sabrūvētas tikai pāris mucas. Kāds sajaucas skaitļus, es pieļauju. Es nevaru saņemt preci, kur nemaz nav tikusi saražot. Jā, es padomāju tieši to pašu. Vienīgi brūžu meistars ir diezgan pārliecināts, ka nekad nav brūvējis tik daudz lēdiju alus. Kaut kas te nav tīri. Nu labi. Nevēlējos tevi ar to apgrūtināt, bet, ja tik ļoti vēlies zināt, mēs ar tavu tēvu mēģinājām caur brūzi atmazgāt mazliet nelegālās naudas. Labrīt. Es nopirku maizītes. Esi gatava? Man šodien jābūt darbā mazliet vēlāk. Tu pagatavoji brokastis? Jā, Džo atnāks uz brokastīm. Kā lūdzu? Kāpēc ne? Tas Džeks tev piecērt un tu taisi viņam brokastis? Jā, tikpat nevainīgi kā tu ar savu eņģelīti vienādos krekliņos. Mirklīt, tā nebija mana ideja. Vai vakar jauki pavadījāt vakaru? Ko gan tu esi sadomājusies? Kāpēc tu man nepiezvanīji? Man bija izsaukums. Un kāpēc neatnāc pēc tam? Jo bija jau vēls. Man ar Rozāliju nekā nav. Un man ar Džo. Es negribu atkal strīdēties. Tad nedod viņam liekas cerības. Jā, iespējams, ka Džo man ir uzmetis aci. Ir gan. Bet man no viņa neko nevajag. Es pazīstu viņu pietiekami sen jau no skolas laika. Vienkārši ir jauki ar kādu papļāpāt par veciem laikiem un mūsu kopīgajiem skolas draugiem. Un cik ilgi tas vēl turpināsies? Tu kļūsti traki mīļš, kad esi greizsirdīgs. Sveiks. Kur tu biji? Kā tev ir? Es nevarēju tev sazvanīt. Piedod, es tikai tagad noklausījos tavu ziņu. Kalnos nebija zonas. Kalnos? Visu nakti? Mēs apmaldījāmies un tāpēc nakšņojām namiņā. Es gribēju nākt pie tevis, bet... Tu un Niklas? Jā. Vai viņš tev uzmācās? Nē, protams, ne. Oficiāli mēs esam brālis ar māsu, un tā arī paliks. Tu esi katrāk pēc viņu, un viņš pēc tevis tāpats. Tas ir tikai laika jautājums. Nebūs nekādu problēmu. Viņam visu izstāstīja. Nē, protams, ka ne. Paklau, vai tu nevarētu izrādīt kaut nedaudz iejūtības? Es tavas veselības dēļ upurēju tik skaistas jūtas. Es šonakt gandrīz nomiru, ja Friedriks nebūtu mani atradis pēdējā brīdī. Tur uz grīdas. Vai tiešām tik ļauni? Ko tev vajag? Naudu. Priekš kam? Manai terapijai, saprotams. Par pēdējo ir samaksāts un uz nākamo ciklu vēl jāgaida. Zāles pret blaknēm maksā bargu naudu. Skaidrs. Cik daudz? Ar 5000 vajadzētu pietikt. Tā lūdzu 5000? Vai es vainīgs, ka zāles ir tik dārgas? Naudu no fonda mēs izmantosim tikai tavai ārstēšanai. Ja netici, man piezvan doktoriem Niderbilam, viņš apstiprinās. Būs jau labi. Nu, nevajag tēlot svētāk par pašu pāvestu. Par cik lielu summu ir runa un no kurienes tā nākusi, man mīļo Simona. Gan jau arī tu iemācīsies, ka dzīvē nevar visu. Lūdzu, Werner, neizturies pret mani kā mazu bērnu.
Tieši tev vajadzēja iemācīties, ka beigās atklājas visas blēdības. Un pirms tas noticis, labāk ej un pats piesakies. Nevienam šī nauda nav atņemta, tāpēc arī neviens to nemeklēs. Ja tu patiesi esi tik nevainīgs, tad nekas nekavēja šo naudu aizvest uz banku. Tu prasīs, kur es to dabūju. Man liks nomaksāt šausmīgas nodokļus, un tas tiešām vairs nav godīgi. Bet tā tas ir, visam ir savi likumi. Jā, un arī tava onkuļa goda vārds. Lūdzu, Simon, es tev zvēru, nevienam nav nodarīts kaitējums. Es apsolu, ka drīzumā mēs šo problēmu atrisināsim pavisam legālā ceļā. Aha. Un kādā, ja drīkstu vaicāt? Tu būsi vienīgais mantinieks savu tēvu brūzim. Ja piekritīs, es to atpirkšu no tevis par to naudu un viss kārtībā. Bet tā vienalga ir nelegāla nauda. Tad ej un nosūdz mani Dievs žēlīgais. Tā tu aptrēpīs arī savu tēvu piemiņu, un viņš vairs nespēja aizstāvēties. Kā lūdzu? Man vēl jājūtas vainīgam, ka esmu atklājis krāpšanos? Lūdzu, Simon, atliekam šo lietu uz vēlāk, pēc piemiņas svinībām. Labi. Vai runāja ar Nilu Heinemani? Nē, es viņu neesmu saticis. Viņam ir jāpaziņo, ka rīkosim piemiņas brīdi, tad paziņo. Man nav noskaņojuma. Turpini vien. Izskatās, ka tu atkal jūties spīdoši. Jā, vienkārši fantastiski. Lieliski. Toties man sāp visas maliņas no šī vargu darba. Pēc kā te izskatās? Pretīgi. Tomēr labāk nekā sēdēt cietumā. Tad saskaitīšu visus izciestos pazemojumus. Mana atriebība kļūs iznīcinoša. Es nevēlos atrasties Friedricha Štāla vietā. Vai tev vismaz izdevās sadabūt naudu? Pamazām mana iekāre sāk izdzist. $5,000? Vajadzētu pietikt, lai iekārtotu tavu istabu mazliet šikāk. Man arī tikai čeks vien šķiet pietiekami šiks. Sasodīts. Sebastians taču varēja nomirt. Kāpēc es rīkojos tik egoistiski? Man vajadzēja pagājušo nakti atgriezties viesnīcā. Vienalga, cik jauki ir atrasties Niklas tūmā, mēs nekad nebūsim kopā. Es atbraucu ar Sebastianu uz Vāciju, lai atbalstītu Sofiju, jo viņa gribēja glābt mana brāļa dzīvību. Un kamēr Sebastians nav vesels, man viņš jāuzmana dienu un nakti. Es sev nepiedošu, ja viņam atgadīsies kas slikts. Es esmu laimīga, ka satiku tevi. Es mīlu tevi vairāk par visu. Tu esi vislabākais, kas ar mani noticis. Nil pie joda, kur tu esi? Mēs iekļuvām negaisā. Dzinējs aizdegās, un tagad arī otrs apstājās. Heinemani kungs, labdien. Laikam nav jāprasa, kā jums iet. Vai jums nebija nekāda iespēja? Kāds paziņa, kam būtu ietekme un varētu iejaukties? Kur iejaukties? Lai viņi turpinātu meklējumus. Jūs pazīstat daudz ietekmīgu cilvēku. Mums vairs nav daudz laika, drīz tiešām būs par vēlu.
Heinemann kungs, es tiešām pazīstu ietekmīgus cilvēkus, bet ne tādus, kas padarītu nebijušu lidmašīnas katastrofu. Mēs nedrīkstam padoties, mums jādara viss, lai viņus atrastu. Heinemann kungs glābēja uz vietas, jau izdarīja visu, kas cilvēku spēkos iespējams. Pārtrauciet dot sev veltīgas cerības. Jūsu brālis nav miris un Sabrīna arī nav. Un ikreiz, kad dzirdu viņas balsi, es zinu, ka mēs nedrīkstam padoties. Kādu balsi? Vēl pie joda, kur tu esi? Mēs iekļuvām negaisā. Dzinējs aizdegās, un tagad arī otrs apstājās. Nil, es nedomāju, ka tas beigsies labi, un tāpēc paklausies manī. Es esmu laimīga, ka satiku tevi. Es mīlu tevi. Es mīlu tevi vairāk par visu. Tu esi vislabākais, kas ar mani noticis. Es nezinu nevienu meiteni no manas klases, kas nebūtu bijusi tevi ieķērsies. Tu arī? Tas bija tik sen. Jā, tā laikam viss beidzas. Ar tenis ir cauri, un mani tāpat. Trēniņš vakar man patiešām ļoti patika. Tad man tomēr ir kāda cerība. Revanšu nevienam nevar aizliegt. Es novākšu šķīvjus, un tu gatavojies desertam. Vai drīkst izmantot jūsu vānas istabu? Protams, man vajadzēs vēl kādu brītiņu. Šveicers kundze, atvainojiet, ka bez brīdinājuma, bet runa par Heinemanņa kungu. Jā, šausmīgi nespēja aptvert, kā viņš jūtas. Atliek mirklīt pastāvēt viņam blakus un jau jūties piedzēries. No viņa nes kā no alus brūža. Heinemanņa kungs? Jā, tāpēc es vēlējos jums palūgt mazliet parūpēties par viņu. Pēdējo reizi man nekas nesanāca, viņš pat dzīvokļa durvis neatvēra. Tomēr mēs nedrīkstam padoties. Labi, tad izdomāšu kādu aizbildinājumu un iešu viņu biežāk apraucēt. Brīnišķīgi, liels paldies. Tas arī bija viss. Labi, es jūs ilgāk nekavēšu. Jūs netraucējat. Saprotams, ka tik smagā brīdī ir jāpalīdz. Esmu gatavs. Džo! Oho! Mūsu Kazanova! Sveiki! Ja tā būtu jūsu brāļa balss, tad jūs neatsacītos no viņa tik ātri. Tas skaudri sāp un rauj sirdi gabalos. Bet mums ir jāsamierinās, ka Andreja un Sabrīna ir miruši. Nē. Heinemanņa kungs, mēs plānojam ģimenes lokā noturēt nelielu piemiņas brīdi. Jūs tiešām jau esat norakstījis savu brāli. Es arī sēroju par brāli un brāļa meitu, kas man bija ļoti dārga. Tad kāpēc tik ātri padodaties? Ja es nemitīgi klausītos Sabrīnas balsī un piedzertos līdz nemaņai, tad arī sajūgt prātā. Ko jūs darīsiet? Izdzēsīšu ierakstu. Nē, tikai ne to. Tas ir vienīgais, kas man palicis no Sabrīnas.